Šalom, Dievu mīļotais. Redz, šodien nav patīkama diena. Ir apmācies līs lietas un pūš ļoti ašs vējš. Bet neskatoties uz to, ir kāda patiesība, ka šodien spīd saule. Ja tev šodien būtu paredzēts lidot ar lidmašīnu, tu varētu par to pārliecināties. Kad tu paceltos virs šiem apstākļiem, tur būtu saule. Tāpat arī mūsu dzīvē atnāk laiks, kas nav patīkams. Bet arī tur ir kāda patiesība. Dievs vienmēr ir ar mums, jo viņš mūs ir apsolījis nekad neatstāt un nepamest. Pateicoties Jēzum Kristum. Tāpēc, ja tavā dzīvē šodien ir tāda apstākļa, tad Jesaja saka, vai tu nezini, vai tu neesi dzirdējis? Mūžīgais Dievs ir tas kungs, kas radījis zemes gals. Viņš nepiekūst un nepagurst. Viņa gudrība ir neaptverama. Jaunekļi piekūst un pagurst. Jauni vīri sabrūk. Bet, kas paļaujas uz to kungu, tas iegūst jaunu spēkus. Tā, ka viņu spārnu vēdas atjaunojas kā ērgli. Kad viņš skrien un nepiekūst, ka viņš iet un nepagurst. Tāpēc, lai tas tev ir iedrošinājums šodien vai nākotnē, ka tas kungs ir ar tevi. Un viss labais tev ir priekšā, jo Dievs tevi mīl. Un viņš to pierādīja, nevis tāpēc, ka tev labi klājas dzīvē, bet tāpēc, ka viņš atdeva savu mīļoto dēlu, Jēzu Kristu par tevi. Esi svētīts, lai Dieva miers ir ar tevi.